Ir tās dažādas populārās diētas, ir keto diēta un vēl kaut kāds. Kāds ir tavs skatījums uz šīm lietām? Ko no tā var paņemt un ko jūs izmantojat, un kas varbūt ir tādi, nu, teiksim, mīti par šīm diētām? Es personīgi nepielietoju, nerekomendēju pacientiem tieši kaut kādas īpašās diētas, jā, ievērot. Vislabāk, jā, tas ir šis pilnvērtīgais sabalansētais uzturs, jo par to datu ir dati, jā, ka ir tas pozitīvais efekts, bet nav tā, ka tas noteikti būtu labāks. Bet ir, protams, arī noteikti riski, jā, kas varētu būt. Kāpēc, piemēram, man ļoti patīk šīs diētas, kas ir palielinātu tauku, bet ar samazinātu ogļhidrātu saturu. Tāpēc, ka cilvēki diezgan kaut kā bieži tad izvēlās dzīvnieku izcelsmes taukus vairāk patērēt, jā, un rezultātā arī holesterīna līmenis paaugstinās, jā, aknu rādītāji var tikt ietekmēt, un arī kādam cilvēkam tas var ne tikai samazināt, jā, šo svaru, bet tieši otrādāk, veicināt svara palielināšanas. Tur ir no ģenētikas atkarīgs, jā, kā tas organisms tiek galā ar šiem taukiem. Tie ir tās riski, ja mēs šos ogļhidrātus minimizējam, jā, tad rezultātā mēs šos pilngraudu produktus neēdam, un cilvēkam tad var attīstīties vēdera izejas traucējumi, aizcietējumi, piemēram, vai grūtāka vēdera izeja. Un, ja paskatās pētījumus, tad pētījumos arī minēts, ka var negatīvi ietekmēt mūsu zarnu mikrobiotu, jā. Tāpēc es neesmu šīs diētas piekritēja, jā, lai gan, jā, ir pacienti un arī nav Kuriem pacienti, tas izdodas? kuriem izdodas, to ir viegli ievērot, jā, jo laba sāta sajūta ir cilvēkam, bet ir savas nianses, kuri man bijuši pie manis pēc šāda veida diētas, visiem viņiem diezgan augsti holesterīni, jā.